Dzīvesveids un ēšanas kultūra daudzus cilvēkus reizēm noved pie nepatīkamām sajūtām kuņģa un zārnu traktā. Pastāvīgs stress, neregulāra un nepareiza ēšana, pārmērīga alkohola lietošana, smēķēšana, kafijas tasīt tukšā dušā cilvēkam var veicināt dažu kuņģa slimību attīstību, gastrīts un čūla, kas izraisa nepatīkamu, dedzinošu sajūtu kuņģa apvidū. Šie traucējumi izpaužās ar visdažādākajām, tādām populārām vai bieži sastopamām sūdzībām. Spiediena sajūta pakrūtē, pilnuma sajūta pakrūtē tūlīt pēc ēšanas, nekārtīga vēdera izeja, nelielas sāpes pa vēderu, vēdera uzpūšanās, tas, ko gandrīz tā bieži sajūtam un varbūt pat nepievēršam uzmanību. Alkohols, kafija, pikantie un marinātie produkti paaugstina kuņģa skābumu. Neregulārs un nepareizas ēšanas rezultātā tika apgrūtināta gļotādes veidošanās, rezultātā kuņģa sieniņām trūkst saudzējošās pārklājošās kārtas, un tās tiek pakļautas agresīvai kuņģa sulas, sālskābes un dažu baktēriju iedarbībai, kas kuņģa sieniņas ievaino un izraisa dedzinošu sajūtu. Vai jūs bieži sūdzaties par gremošanas traucējumiem? Ļoti reti, bet kad gadās, tad sāp. Citreiz tās gadās, bet tas vairāk uz nervu pamata. Visdrīzāk ne jau tāpēc, ka es kaut ko tur apēdu, bet tieši tāpēc, ka nervozēju. Neizpaužās tiešām, nevaru sūdzēties. Ir dažreiz, kad mēs ēdam vakara, un tad no rīta sāp veders. Un ko tādos brīžos dariet? Dzeram kādas tabletes. Kādas? Ibumetīns, mizīmes laikam. Dedzināšana principā liecina par to, ka ar kuņģa sieniņu vai zarnu traktā kaut kas nav kārtība. Viņa ir ievainota, un līdz ar to sālskābe, kas ar kuņģa sulas sastāvu agresīvi iedarbojas uz to bojājumu, jeb čūliņu, un izraisa cilvēkam nepatīkamas dedzinošanas sāpes. Biežāk cilvēki tagad aptiekas pērk sālskābes neutralizētajos, jeb anticīdos līdzekļus, jeb lieto tā saucamos medikamentus kā omeprazolu, lai inaktivētu to sālskābu, mazināt viņa izdalīšanos, samazināt skābumu kuņģi, un līdz ar to samazināt tās dedzināšanas sāpes. Bet problēma paliek tādos gadījumos, kad cilvēks atmet šīs zāles, un visi simptomi atkal atjaunojas. Un reāli, principā, izārstēšanās nenotika. Pie izārstēšanas var veicināt tikai pareiza sabalansēta diēta, regulāra ēšana, un pareizo preparātu lietošana, kas veicina to čūlas dzīšanu. Un es gribētu teikt, ka Fitesten ir tās preparāts, kas veicina tieši čūliņu dzīšanu, kuņģa sieniņa sadziedēšanu, uzlabo mikrocirkulācijas procesus ap to bojājumu, un veicina kuņģa sieniņas atveseļošanu. Vēl viena ļoti laba priekšrocība Fitestenam, ka tas veicina gļotādes izdalīšanu, gļotvielu izdalīšanos, gļotādes atjaunošanos, un līdz ar to cilvēks, kas regulāri sāk lietot Fitestenu arī kopā ar citiem kuņģa preparātiem, viņam kuņģa sieniņa ātrāk atveseļojas, izārstējas, un, teiksim tā, atmetot pēc tām terapijas kursu, nobeidzot viņu, viņam simptomi neatjaunojas tik ātri, ka tas notiek bieži vien pēc standarta schēmas. Fitesten ir absolūti dabisks preparāts, kurš satur priežu skuju ekstraktu ar vairāk nekā 100 dažādu bioloģiski aktīvo vielu. Preparāts Fitesten izstrādāts un klīniski pārbaudīts Latvijā sadarbībā ar Latvijas gastroenterologiem un Rīgas Stradiņu universitāti. Ideja pielietot skuju ekstraktu kā preparātu, lai ārstētu čūlu vai erozijas, pieder principā profesoram Skujam. Viņš ir mūsu skolotājs, un tā ideja bija tā jau balstīt uz to, ka kādreiz arī lietoja šo preparātu, ne preparātu, bet to vielu, darbinieki, kuri strādāja rūpnīcā, kur ražoja skuju ekstraktu, un viņi ļoti veiksmīgi paši ārstēja sev šo čūlu. Bija arī zināms no tautas medicīnas, ka viņi arī ir ļoti efektīvi pie zarnu trakta slimībām. Un tā mēs 1987. gadā sākam šo darbu. Darbs bija ar tādu ideju, kad reģistrēt viņu kā zāli, kā preparātu.
Un toreiz prasības farmakomitejām bija tādas pašas kā tagad. Principā vajadzēja izpētīt viņu visu bioloģisko aktivitāti, toksicitāti un tā tālāk. Kopējais tas varbūt kāds 20 atskaiti, ļoti sarežģīti un apmēram prasīja ļoti ilgu darbu, lielu darbu principā. Mēs to visu esam iztaisījuši ļoti veiksmīgi un kaut kur 90. gadu sākumā esam viņu reģistrējuši kā preparātu Latvijas Republikas zāļu aģentūrā principā. Un tad viņš līdz 2000 gadam bija kā preparāts. Bet viena bija milzīgā problēma. Viņš bija reģistrēts kā pasta. Viņš nebija kā šī tāda te kapsula, bet kā pasta. Un ļoti neērta bija tā lietošana. Un tad vēl prasīja 10 gadus, kamēr mēs esam izstrādājuši šos elegantus kapsulas. Darbs arī bija ļoti sarežģīts, jo skuju ekstrakts sastāvā ir 100 visādu komponentu. Pie tā viņi ir visi ļoti efektīvi. Ja? Un, lai izstrādātu tādu sastāvu, kurš nevarētu sajiest šo sieniņu kapsulē, ja? prasīja tas viss tas darbs šeit, kur tagad mēs atrodamies Zāļu tehnoloģiju katedrā. Ar to nodarbojas Irēna Dāberte, ļoti veiksmīgi, ja, un tagad viņa ir doktoranti, un es domāju, ka viņa aizstāvēs savu doktora darbu tieši par mūsu preparātu. Fitostēna ir arī ļoti spēcīgs organisma aizsarga faktoru stimulētājs. Vairāk nekā 100 unikālo bioloģiski aktīvo vielu, kas ietilpst priežskuju ekstraktā, veicina imunoglobulīnu izdali, kas atbild par organisma aizsargspējām. Ir arī Latvijā ļoti labi dabīgie produkti, ja, un faktiski varbūt arī ar to mēs esam lepni, ka tie jauni produkti, kas mums jau Latvijā parādās, ja tiešām ir ļoti labi un efektīvi. Fitostēns tādā ziņā dabīgs produkts, ja, un līdz ar to, ja cilvēks jūt kaut kādas sūdzības, ja viņam parādās klīniskie simptomi, bet viņš negrib, ja, un viņš atsakās no tādas tradicionālās terapijas, ja, mēs viņam varam piedāvāt kaut ko tiešām labu, naturālu, dabīgo, ja, par nosacītu labu cenu, ja, un tai pašā laikā efektīvu. Ja, un ja cilvēks to akceptē un viņš sāk to lietot, ja, apzinoties, ja, ka nekas slikts no tā nebūs, ja, jo grūti ar dabīgiem produktiem kaitēt veselībai. Ja. Slikts nebūs, ja, bet brīžiem vienkārši cilvēki var nejust kādu efektu no tiem dabīgiem produktiem. Bet ja viņš lieto tā kā ārsts ir ieteicis mēnesi, 2, ja, un viņš jūt to efektu, es domāju, ka viņš arī būs laimīgs. Ja. To, ka viņš izvairījās no liekām problēmām, ja, un viņš neatmetīs, ja, to pamatbīstamu slimību ārstēšanas kursu, ko viņam doktors ir uzrakstījis. Tas arī ir ļoti svarīgi. Ja pārsvarā lielākoties notiek tā, ja viena slimības dēļ viņš lieto vienu terapiju, otras slimības dēļ otru terapiju, trešā slimības dēļ viņš atnāk, ka viņam jau kuņģis vairs netur, ja, un mēs vēl viņam kaut ko uzrakstam. Ja. Tad fināls var būt tā, ja mēs neko viņam tādu labu dabīgo nepiedāvājam, kā viņš ir lūdzis, ja, tad fināls var būt tā, ka viņš vienkārši aiziet no doktora, ja, un atmet visu lietot. Ja. Bet tas arī nav mērķis. Mēs jau tad zinām, ka vienu skaistu dienu viņš noliksies ar kādu sāsinājumu, un tad jau nekas labs nebūs. Kāda tad ir tā fitostēna iedarbība? Būtībā viņa ir, lai cik tas jocīgi skan, viegli, viņa ir ar vieglu pretiekaisumu darbību un ar vieglu, pat antialerģisku darbību, ja varētu tā teikt, šīs te un gļotu producēšanas stimulēšana. Tas ir tāds mehanisms, kas palīdz aizsargāt mūsu gremošanas traktu. Viņš ir ārkārtīgi svarīgs. Ja? Tātad it kā mēs gan stimulējam pašu aizsarga funkcijas, paša mūsu gremošanas trakta. Līdz ar to fitostēna vieta varētu būt tieši šādu funkcionālo slimību ārstēšanai, tad pie šādām funkcionālām sūdzībām viņu mazināšanai vai pat arī pilnīgi izārstēt viņām. Tie galvenie komponenti ir nātrija chlorofilīns,
kurš ir zināms kā ļoti spēcīgs antioksidants. Ja, un viņš ir. Pēc tam tur ir poliprenoli, kur ir zināmi, ka viņi ir ļoti tādi spēcīgi imunomodulātori, un ir ļoti labi izpētīti, un mēs arī esam izpētījuši šos lietas. Tur ir arī iekšā diterpēni, kuri ir kā antimikrobs līdzeklis principā, un ļoti spēcīgs. Un visādas citas vielas, kurš kombinācijā darbojas ļoti labvēlīgi uz visu organismu. Fitostēns tādā ziņā ļoti labs lietošanā, ja, jo nav jāievēro kaut kur pusstundu pārtraukums, ja, tā kā tukšā dušā jāņem, ja, un pēc tam pusstundu jāgaida, un pēc tam tikai tu vari jau tā kā sakt kaut ko lietot uzturā. Ja. Viņš lietojams vai no ēšanas laikā, vai no pēc ēšanas uzreiz. Ja. Protams, ka jebkurām medikamentam, arī dabīgām, viņiem ir jābūt maksimāli noteiktām devām, cik daudz viņš var to ņemt dienā. Un līdz ar to jebkura firma ražotājs ja, tā kā nosaka to savā instrukcijā. Tā kā pirms lietošanas noteiktā instrukcija jebkuram pacientam arī būtu jāizlasa. Ja? Un vispār pieredze rāda, ka cilvēki lasa tās instrukcijas. Ja? Un vēl viena lieta. Dabīgie preparāti toties, ja, nav tāda līdzekļa, ja, kur tu vienu tableti paņem, ja, un uzreiz jau te būs efekts. Ja. Tā kā būtu labi vismaz nedēļu, divas, ja viņus palietot, ja efekts ir jūtams, tad turpināt viņu, ja, tā kā pēc ārsta norādījuma. Protams, ja tie gadījumi var būt vieglie, var būt vidēji smagi, var pat arī būt čūlas, ja, kuras prasa diezgan ilgāku dzīšanas procesu. Ja, un līdz ar to tas lietošanas laiks arī var svārstīties. Ja, vieglākajos gadījumos tas var būt kaut kur līdz mēnesim, smagākajos gadījumos 3 mēneši, varbūt pat arī vairāk. Ja, bet šā vai tā ar doktoru noteikti jārunā par to lietu. Fitostēnu iesaka lietot 1 līdz 2 kapsulas dienā, ēšanas laikā vai pēc ēšanas. Maksimālā diennakts deva ir 3 kapsulas. Preparātu vēlams lietot vakarā, jo dzīšanas procesi labāk notiek naktī. Minimālais ieteicamais lietošanas kurs ir mazāks kā mēnesis. Un, kas ir svarīgi, fitostēnu var lietot vienlaicīgi ar citiem kuņģa zarnu trakta preparātiem.